Šajās brīvdienās Dievs man runāja, ka man ir jālūdz par cilvēkiem, kuri ir vientuļi, kuriem nav savas draudzes, kuri dažādu apsvērumu dēļ ir palikuši bez draudzēm, kuri ir mājās vientulībā un necer kaut kādā ziņā vairāk uz Dievu klātbūtni, jo daudz tic, ka Dievs ir tikai kaut kādā celtnē vai kaut kādā draudzē, kur ir to iestāstījuši kādi mācītāji, kādi reliģiozi pārstāvji, ka tikai pie Dieva var tuvoties caur celtni vai caur kaut kādu draudzi, bet Bībele saka savādāk. Ja tu reizes pieņemsi Jēzu Kristu savā sirdī, viņš ir līdz mūža galam ar tevi, tev ir tikai jānožēlo grēki, un šodien es lūkšu par tādiem cilvēkiem. Kāpēc? Es lūkšu tāpēc, lai kliedētu jūsu vientulību, nomāktību un atgrieztu atpakaļ ticībā. Atgādināšu, ka es nodarbojos ar ticības brīnumu lūkšanu dziedināšanām, un 70% manās lūkšanās Jēzus ir klātesošs, viņš ir darbojies, slava viņam, pateicība varenajam Dievam, tāpēc es caur lūkšanām kalpoju aizvien procentuāli vairāk soc tīklos, jo lūkšanas ir lūkšanas, lai kur viņas arī nebūtu. Cilvēkam nav obligāti jāiedveš vainas apziņa, kad viņš neatnāk uz draudzi, viņš ir atstumts, viņš ir pamests un Dievs ar viņu nav. Šie cilvēki, kas jūtās vientuļi, un ja viņi ir kādi apstākļi pēc šādi manipulēti, man jums ir mierinājums. Jēzus nekur nav nekad jums to spiedis un sodījis, un tādu ultimātu nav nekad izteicis Bībelē, kad jūs esat visu laiku kaut kur vainīgi. To māc reliģiozi dogmātiķi, kad bez šīs celtnes obligāti nebūs, nekāda Dieva saiknes un tā tālāk. Par šīm manipulācijām es neiedziļināšos, bet vairāk koncentrēsimies Jēzus Kristu. Tātad šodien es lūdzu par šiem cilvēkiem, par šiem nomāktajiem, un ja tu jūties viens no viņiem, un ja tev tas uzrunā, klausies šo lūkšanu vairākas reizes, kamēr tu iegūst mieru, kamēr tu iegūst atjaunošanos. Jēzus Kristus vārdā uzliec roku sev uz krūtīm, un es par tevi tagad lūkšos. Varenais Dievs, pieskaries jebkuram cilvēkam, kurš ir nomākts, kurš jūtās atraidīts, kurš jūtās cietis kaut kā no reliģiozu līderu manipulācijām. Jēzus Kristus vārdā es salaužu šīs manipulācijas, es viņas pilnībā sasaistu un atbrīvoju jūsu dvēseles, jūsu garus. Jēzus Kristus vārdā, svētā asins spēkā, svētais gars, lūdzu nāc, atgriež šos cilvēkus pie ticības, atgriež šos cilvēkus pie miera, atgriež šos cilvēkus pie labsajūtas, pie viegluma, pieskaries varenais Dievs Jēzus Kristus vārdā caur svēto garu katra cilvēka sirdī, katra cilvēka dvēselē. Es ticu, ka tu reāli to dari jau tieši tagad, kā tu veic visas dziedināšanas, caur kurām tu esi radījis brīnumus, atvieglošanas un visu pārējo. Jēzus Kristus vārdā tieši tagad notiek svētā gara pieskāriens tavai sirdī, dvēselei, miesai, lai atbrīvotu tavus maldus,
kurus varbūt kāds tev mēģina uzspiest, lai atbrīvotu tavu labsajūtu, lai tu iegūtu vieglumu. Jēzus Kristus vārdā varenais Dievs atjauno šos cilvēkus, atjauno šo nospiestību ar brīvību. Jēzus Kristus vārdā es pasludinu jebkurā šādā cilvēkā svētā gara klātbūtni, ticības gara klātbūtni un dzīvības garu no jauna pasludinu jebkurā cilvēkā. Jēzus Kristus vārdā varenais Dievs, es tev pasakos par taviem brīnumiem, kuri notiek arī šodien, lai cik neticīgi cilvēki ir apkārt. Jēzus Kristus vārdā es pasakos tev, varenais Dievs, par pieskārienu, par šo svētā gara brīvību, ko tu dosi, ar kuru tu pieskarsies, mierināsi un atvieglosi. Jēzus Kristus vārdā, varenais Dievs, es pasakos tev par šo varenību, par šo iespēju lūgt par šiem cilvēkiem un no sirds pasakos par klātbūtni šiem nosauktajiem cilvēkiem. Jēzus Kristus vārdā, amen!